Jūs veids diskonāks uzrunā. Jūs tādu kolorītu apmeklētāju Ventas Brikstīs. Nu stāstiet iespējas, stāstiet. Bez galva kolosāls vakars. Un es esmu ļoti pagodināta, ka es varu piedalīties tādā jubilejas pasākumā. Šī ir otrā reize, kad es esmu atbraukusi līdzi savam vīram. Ko es varu pateikt? Es skatos ar tādu foršu zaļu skaldību, cik viņi ir superīgi. Un tas talants, viņš jau nekur nav pazudis. Izejot uz deju plaču, viņi vienkārši atdzīvojās, tie cilvēki mainās. Nu, ko var pateikt? Es ceru, ka viņiem ir vēl foršākas izjūtas. Cik saprotu, vīra kungs ir tas, kas jūs tais Ventas Brikstīs ievilka, jā? Jūs esat vainīgais, cik es saprotu, jā? Es neesmu pārliecināts par to, bet es zinu 3 vārdus. Aiziet. Konstitūcija, Viesturs Liepiņš, Ventas Dzirksts un laulība. Laulība, jā. 4. Tas jau ir 4. Un tagad viņš nāk, ka tas vīra kungs ir inficējis jūs ar šo foršo sajūtu, vai ne? Nu, tur ir kaut kas tāds, ko var izjust uz vietas šeit, vai ne? Ne tikai uz vietas, bet īstenībā katru reizi, kad viņi satiekās ar draugiem, atcerās, apspriež. Un tad jau, kad viņi ir apsprieduši, tad viņi iet padejot. Nu, es neesmu neko foršāk redzējis. Godvārds, es neesmu neko krūtāk un foršāk redzējis. Nu, tad teiksim jaunajiem, ka viņiem ir iespēja vēl... Es nezinu vispār, vai tas ir iespējams mūsdienās. Ir iespējams. Tur ir pamatīgi jāstrādā. Nu, bet Viesturs to dara. Un tikai vienīgi. Mēs viņam palīdzam, vai ne? Tikai vienīgi. Nu, ko mēs beigās teiksim? Lai dzīvo Ventas Dzirksts? Jā, es gribēju tikai pateikt to, ka Viesturs, es negribu viņu cildināt. Viņš nav tur īpašs, bet viņš ir izcils. 2 iemeslu dēļ. Pirmkārt, viņš dara cilvēkiem labu, viņš dod savu enerģiju citiem, un viņš ir veltījis visu savu dzīvi citiem. Un es domāju, viņš ir veltījis savu dzīvi jauniešiem, tāds kāds es biju, 15, 16 gadus. Un es esmu iedvesmojies no viņa. Un es esmu bezgalīgi pateicīgs, ka viņš man ir uzticējies. Jo viņš bija vienīgais, kas uzticējās man. Un es šodien esmu pārliecināts, ka varu pateikt viņam lielu paldies. Viņš ir godīgs cilvēks. Un viņš ir nopelnījis vislabākās uzslavas. Un vispār viņš ir baigais. Man liekas, ka viņš ir pelnījis vislabākās dzīves uzslavas. Jo tad, kad tev saka, ka tu esi labs cilvēks, tas ir labākais, ko dzīvē var sasniegt. Liepiņš ir sasniedzis šito. Lai dzīvo! Lai dzīvo Viesturs Liepiņš! Urā! 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 Tā, varbūt nosauciet vārdus, lai mēs varam iepazīties, kā jūs būs kodam. Tā ir mana mīļotā sieviete jau 25 gadus, Inga. Inga. Ļoti patīkami. Mani sauc Kaspars. Prieks iepazīties. Izcili. Jā, tātad paldies par jaukajām emocijām. Jūs bijāt ļoti laipns. Paldies.